Sveiks, kā jau es teicu, pēc sajūtām tuvojas rudens, un tā arī ir. Arī iepriekšējā sērijā visu laiku lietus lija, tagad arī lietus lija, līst vēl joprojām. Mēs bijām Rīgā, padarīt savas lietiņas, atbraucām vakarā un šodien pamodos, domāju, pabeigšu visas ūdens, uzstādīšanas lietas un, protams, ka līst lietus. Čau! Nu kā ir, komfortabli? Ideāli, ja? Ko? Gribiet peldēties? No, lūk. Tā tad es tagad no rīta darbojos, ja? Mēģinu sataisīt reku boileri pārliku citā vietā, bet tā līst lietus, ka es neko nevaru izdarīt. Mēģinu uztaisīt dušai jaunu vietu. Nu, vienvārds sakot, ir sūdīgi. Nevar pat neko pafilmēt, tāpēc, ka reāli visu laiku līst lietus, neko arī nevar padarīt. Ūdeņus savienot, es gribu pievilkt uz to virtuvi karsto ūdeni. Un mums nav duša, reku, Diana grib dibeni nomazgāt, ja? Jā, man vajag nomazgāt, es nevaru. Bet nav siltā ūdens un nav nekā. Mazgāšos lietu un augstā ūdenī. Ideāli, ideāli. Šādi izskatās santehniķa Oskara pabeigtā dušiņa. Nu kā pabeigtā? Kaut kas te uzmuķīts. Bļāviens, kā man apnik tas lietas. Bet nav noskaņojumi īstenībā pat kaut ko filmēt un vlogot. Es vienkārši padodos. Es te gatavojos kurināt ugunskura vakarā, lai būtu atmosfēriski. Gaļu iemarinējām, vistu šoreiz, jā. Kāpēc es saku vistu? Tāpēc, ka es izdomāju, ka es viņu pagatavošu kūpinātavā, bet kā cepeti. Nu, tā kā šašliku, nezinu, kā viņu nosaukt. Bet ne kūpinājumu, bet tādu ātro uz augstos temperatūru. Jo grilā gatavot gaļu nav iespējams. Ugunskur iekurt nav iespējams. Bez jārā es vienkārši vairs neko nefilmēšu. Man liekas, ka viņi ir vienīgie, kas nejūt spriedzi. Vai ne? Es nevaru runāt, es ēdu. Ko? Es nevaru runāt, es ēdu. Nu, šodien tas lielā eksperimenta dēļ. Ļauj, kur man simtdēļ? Mēs, karoči, taisīsim eksperimentu. Nu. Šodien pamēģināsim kūpinātavā uzcept gaļu, tāpēc, ka visu laiku lietas līst. Tā var taisīt? Es nezinu, es vienkārši norīju, un man liekas, ka to varēja labi dzirdēt kamerā. Nu, katrā ziņā pamēģināsim nevis uzkūpināt, bet uzcept visu tur, kur ir iemarinēti, ja? Vispār kamera nekustās. Tu pietuvināji? Ārprāts, vienkārši tā filmēšanas tehnika, tas vienkārši. Klausies, tu vari vai aiziet? Man vajag tagad, es nesaprotu, kur man zeltanie cimdi palika? Tu šiem bluķus meklē, tagad cimdus. Vainīgs kurš? Kurš vainīgs? Ai, bļāviens, es gribēju nofilmēt, kā es lieku uz tos te cepties kūpināt gaļu, bet nav cimdi. Jūs tikai Oskaram nesakat. Viņš tur man atlika tomātus, kurus viņš grib izmest miskastē. Vai es viņus nemarinēju paļā? Nā. Nu, un šodien tad mēs cepsim, kūpināsim, cepsim, es pat nezinu, kā to nosaukt. Gaļu. Tas būs eksperiments. Oi, dzird to skaņu? Oh, yes. Yes. Kāds ir gatavojis kūpinātavā? Gan jau, ka ir. Es nekad neesmu cepus gaļu kūpinātā. Tad šīm parasti Es domāju, ka īstenībā lielākā daļa cilvēku, kas nemāk kūpināt, viņi īstenībā cepi. Kūpināšanas process ir termoapstrāde 90 grādos, es teiktu maukšu 150, 180 tā, grādos. Tu visu to mērķi uzliec man uz vistu. Klausies, tu man tagad to mācīsi? Jā, es tev mācīšu, nemaz nedomāju. Nu redz, kā tad beigās iznāk. Eksperiments aptuveni stunda, 150, 180 grādi, pastīsimies, kas mums sanāk. Oskars teica, lai es izrādu mute. Un tad tikai filmē.
Nu, tu izēd muti, vai es sāc filmēt. Tagad izēd. Tā, dārgie kungi un dāmas, ņemam ārā nodedzināt visu. 56 minūtes. Что это за ужас? Māks, es spānu saskaru labāk cepju. Ok. Man likās, ka Facebook grupās šitādas met kā kūpinājums. Jā, kstати, met tev taisnība. Un, kstati, neviens tā arī neatbildēja uz tiem maniem jautājumiem. Nu, labi, pastīsimies. Nu, kas tu domā, ka viņš nav ēdams? Nu, es domāju, ka viņš ir jēls. Izskatās jēls, vai ne? Izskatās taču jēls, vai ne? Neuzcepts. Nu, tak viņš jau nav ar ogli. Viņš ir, redzi? Tas ir, kas tur nav? Tas vienkārši netīrs. Viņš ir sulīgi, pasties mīgi. A, varbūt trafērī nomazgā? Jā, viens vajag ar nazi iegriezt. Aizēja pakaļ nazi. Nu, šādi ir nepareizi kūpināt, bet es mēģināju cept šoreiz, ja? Nu, vai pamēģināsim, kas mums te ir? Nav jēls pa vidu. Nu, nav asiņu, tu ko? Oskar, tās ir asins, kas tu neredzi? Kur ir asins? Tu akls esi? Nu, beidz filmēt, tu neredz, ka tur asins. Mums kā vienmēr lietas līst. Un es šodien esmu ne santehniķi, ne būvnieki, ne elektriķi, bet automehāniķi lomā. Visu vasaru nevarēju saņemties to darīt. Mums nestrādā bagažnieks. Tagad beidzot es pieķēros, sāku jaukt ārā. Šo detaļu jau vairākus mēnešus apakaļ nopirku. Re, kur ir tā poga. Un internetā es atradu, ka šitā beigās slimība šitiem opeļiem. Re, kur viņa ir. Šeit. Bet kā viņai tik klāt, es tagad mēģinu gudrot. Skrūvējos, cīnos. Nevisai man patīk šā nodarbe. Jo man nepatīk līdz tur, kur es neko nesaprotu. Jo īpaši es baidos, ka es pēc tam nesalikšu apakaļ. Un kaut kā tā. Bet, nu jā, vilā visu laiku lietas. Neko nevar padarīt, neko nevar pabūvēt, nekā vispār pretīgi. Riebjās, reāli negribu to darīt. Re, kur es tiku jau tik tālu, ka es šito te dabūju vaļā un vienkārši stiprākas lietas sākās. Un es neko nesaprotu, es vispār neko nesaprotu, kas tur jādara. Es beigās būšu izjaucis un reāli nevarēšu salikt apakaļ. Vēl lietas, bļāviens. Mēs kā ekonomiska ģimene uzēdām kabaču pankūks brokastīs. Es cerēju, ka šodien būs saule, es gribēju sauļoties. Reku ļoti labs laiks, es varu sauļoties, atpūsties. Mēs kā ekonomiski ģimene nevis braucam uz servisu, bet pašķiņiem mašīnu. Mēs Oskaru... Vēl joprojām es nezinu, kāpēc es tagad... Es nezinu, ko es daru. Jā. Es mēģināju YouTube atrast vidžiks beigās vienkārši, nu, varbūt kādam nodara informācijai. Es salauzu, Lijāna nezinu neko, ja? Ej, tu nost kā Šito es izlauzu. Izrādās, ka šitais sūcot šeit, šitā daļa mašīnai paīt tālāk, lai var redzēt. Šitā te detaļa ir visi no plasmas. Šitan ir tas... Viņš ir no plasmas, ir bagažnieks. Esmu šokā, bagažnieks ir plasmas. Un šitā detaļa izrādās visa nāk ārā. Es mēģināju tikai šito atlaust. Lai tiktu pie konektoriem, kurš mašīna ir uzražot tā, lai tu ar savām rociņām nevarētu pat parastu sūdu lampiņu nomainīt. Saprati? Mocies, cīnies. Labi. Negribēju uz servisu dzīt, vienkārši man nebija laika ņemties ar mašīnu. Un es YouTube atradu, ka 9 skrūvītes vajag atskrūvēt, tad man ir 6 no tajā momentā. Ej un meklē vēl 3. Uz loģiku ej. Loģika. Domāju, ka mēs kādreiz mākam loģiski kaut ko darīt? Nē. Mēs sākumā daram, tad domājam, bļāviens, tur es salauzu. Nu jā, sākumā viņš ceļ šķūni un pēc tam loģiku. Un reku vienu numurzīmi izdeg. Jā. Skaties. Jā. Apgaismojums. Reku ir apsūbt. Tu filmē? Jā. Reku 2 vadi vaļā un reku zaļš apsūbējis. Šitā LED viena marķētā. Un vispār opeļiem pasties kāds mīnus.
Kad tu brauc pa dubļu ceļu, tev ar laiku reku visi netīrumi, te visi netīrs iekšā ar gadiem. Tā kā šitā sērija mums vēl daļai saistīta ar autoservisu mehānu. Tie tādi. Un kur es esmu iepinies? Ar mehanizāciju, ja? Jā, paskaties. Te birs tārā smilk. Rekur izlausts. Rekur visi sapujas. Rekur ir numurzīmes apgaismi. Kā es to sastu? Viss birs tārā. Es taču to nesalabošu. Es pat nezinu, kas šits tāds ir. Kastīte. Tranzistors, rezistori tur. Mitrums ticis iekšā, tāpēc te viss bojājās. Tev vēl man priekšēja lampa, es tev var kādu dienu Tā kā meklēju autoservisu, kurš nāks uz sadarbību, palīdzēs man salabot pret reklāmu. Es būšu jau viss izjaucis, tev tikai vajadzēs nomainīt. Sakonektēt. Šito nomainīt. Nu labi, es viņu izjaukšu, varbūt vispār vairs apakaļ, pat nevarēšu slākt, brauksim ap plēju apakaļ. Nē, tā brauksim ar šito. Tad ir Chrysler, šito apsiksim ar šito plēju, atstāsim Opeli šeit un dzīvosim ar Chrysler. Nedēļ, jā. Ko Chryslers vai te nav G-Unit mofobu mašīna? Nē, man nekas nav pret ar to Chrysler. Vispār ir bombi. Vienīgā problēma, ja man būs jābrauc uz centru, kad satikties, tad es tur paralēlajā parkingā varēšu tādu cirku rādīt. Cik jums garas mašīnas ir? Viņi nav universāls, Chryslers bija 5 ar kapēkām metru gara. A šitā cik metru gara? Šitā ir 4,8 vai 4,9 metru. Nē, es ar tavu Chrysler normāli jau parkoju, es sapratu uz Es principu. atradu kameras konektoriņu, atradu šitos, tos sūdu pokas, sabojās, es nevaru. Bļāviens, ir teikt, man jāmeklē, kas šitā pasties, kas sapujas. Nu, oksidējies, viss tur, viss. Priekš kam tu lauz? Kāpēc, ka tu pasties, kas iekšā? Ot kā šitā detaļa saucās, labi, viņi nedrīkst izmest, lai es varu servisā kādam. Parādīt. Bet tas ir beigts, ne jau es to sabojāju, redzi? Tu? Vai kādu vainot, tas Vai bija tu? kaut kādu kastīti, kurš tos sūdus salikt, lai pēc tam var servisā parādīt. Labi, es aiziešu pakaļ kastītei. Es zinu, kur es parādīšu. Teikā ir viens veikaliņš uz stūra. Es aiznesīšu, man mūžīgs iedos to detaļu jaunu gan jau. Ja viņi vispār tādu tirgojas. Viņš tā kā sākumā iznāca kaut ko, ja mēs tur pirkām, viņš pateica, šitie bagažnieki, kas saplīsīs, tā redzēs. Atceries, viņš vēl tā pateica. Nu, tagad redzi. Te ir vienkārši, pazies, visas lampas jāatvieno. Viss ir jāatvieno, lai dabūtu šo daļu nost, lai pēc tam vienu konektoriņu dabūtu, kur jānomaina tā detaļa. Bet te visu laiku ir kaut kāda krustvārda mīkla. Bļāviens, man nevajag, lai tās lampas vēl nokrīt. Tur ir vēl tādi joki, ka te ir, skatījos YouTube video, ka ir tie, nu, zaka hļopkas, es nezinu, kā ir latviski. Nu, tie, ka tā klik iespraužās. Tu atskroja visas skrūvas, un rūpnieciski ir iztaisīts tā, ka tu viņu vienu reizi tikai var uzspraust. No otras puses nav iespēja, nu, aizspiest, lai izvilkt ārā, un tad, ķipa, YouTube tā, ka tu lauz nost. Man kaut kā baigi negribās neko te lauz, lai es nenolaužu, ja es gadījumā tomēr kaut kur neesmu kaut ko atskrūvējis, saprot? Kāds netīrums te iekšā. Vispār hermētiskuma nekāda. Senāk, tu braukā gadiem, tev lido viss iekšā. Nu, kas tur? Ja viens saplēst plasmas bagažnieku, tas būtu čau. Tev ir kaut kādi komentāri par šo, ko es tagad daru? Varēja tā vienkārši atdot. Vismaz visiem cilvēkiem būs zināms, ka Opel Insignia aizmugurējā bagažnieka visa daļa no plasmas, iekšpuse no metāla. Vajadzēja vēl Loģam iedot, lai viņš pats razbirājums ar šito visu. Jā, bet tu zini, cik servisā stundas darbs maksā? Jā, nē. Nezinu. Es māku tikai sarunāt tā pa cik. Nu, nav pat cik, tāpēc, ka kur ir zahuļopkas. Skaties, naču. Kur redzi? Kur šiten viens un kur otrs. Kur tur. Tagad šitai balties sūdi, man liekas, tie, kas notur viņu vietā. Kas būs, ja tu viņus norās? Nekas, vienalga apakaļ es skrūvēm piestiprināšu, bet vienkārši man viņas vajag
kaut kā sabojāts, saplēst tā, lai es kaut ko citu nesaplēšu. Tu nevari uz krūgries kaut kā no tās puses kaut ko izdarīt? Nu, baigais čakars cilvēki mīļi. Nē, ja kas mēs visus darbus parasti vedam. Skaties, reku, es atradu piemēru. Vedam uz servisu. Reku, te ir zahļopka iz metāla. Viņa vispār fiziski nav iespējams. Un reku ir, redzi, reku ir. Otra zahļopka. Te ir aiz metāla. Reku tur iekšā starp citu. Nu, kā tu to vari? Tā kā, ja kas mēs par visu vedam, bet šeit gadījumā Oskars teica, ka viņš var pamēģināt uztaisīt. Es negribēju taisīt. Es negribēju taisīt, bet es pasūtīju detaļu, tāpēc, ka tu man čakarēji prātu. Kaut kāds sviests. Nē, īstenībā nemaz tik slikti bez bagažnieka nebija dzīvot. Var visu apakaļ sākt, es varu turpināt dzīvot bez bagažnieka. Nu, es viņu nolauzu. Tagad te ir vaļā. Man liekas, ka jā, tagad būs. Es nevaru strādāt servisā, es taču man slikti visu laiku būtu. Mēs jau nezinām, kā servisā Džeki strādā, viņi kaut ko aplauž, tu pēc tam viņš saliek apakaļ, tu jau nemaz neredz, vai ir kaut kas Tak tu taču zini, kad arī Chryslerā pēc atlasa tu kaut ko pēc tam tur lūrēji un tu teici, ka viss nolausts. Nu, bļā, viens kaut kur vēl kaut kas tur. Es jau rokas saskrapēsies. Nu, negribu es to darīt, nu. Vienkārši tas, ka tu ka tu nezini, ko tu dari, tu vēl vairāk vari sabojāt, bro. Jā. Nu, to plēvi tev vajadzēja likt zem tā jumta. Viņam galvenais vēl Ainārs arī teica, ka tur to plēvi uzliek tā jumta un Oskars Membrāni. Membrāni, priekškam kaut ko. Par šķūni pasaka, ka tu runā. Es par šķūni runāju, jā, kas es nezinu, par ko es runāju. Jā, tā jau iekšā, reku, viss ir smuki. Eku tā detaļa sabruka. Nezinu, kā viņi saucās, gan jau kaut kādi tur elektroniskā nosaukums kaut kāds ir pareizais. Vēlāk nofilmēs. Tās situācijās nezinu, kas man ir jādara. Es arī nezinu, kas man ir jādara. Es nezinu, kas man ir jādara. Un īpaši, kad tu pieņemsim psiho, es arī nesaprotu, kas man ir jādara tādā situācijā. Ja es nepsihoju, piemēram. Es nesaprotu, bļāviens, ja kaut kas vēl tur vai netur. Bet sliktāk. Kā jau es teicu, es nezinu, kas man jādara, tā ka šeit kaut kas notiek. Antu, man tu pateiksi, iet meklēt to balto detaļu, ko tu nopirki. Tu domā, es atceros, kurš viņu noliku? Tu viņu atradi? Iedomājieties, rekur arī zahļobačku nolauzu. Vesela palika. Viņas fiziski nav iespējams nekur aizsniegt. Rekur ir metāls. Rekur ir plasmas. Un viss pasties kāda... Paskaties. Filmē? Jā. Šitas viss tiek iekšā mašīnā. Nu, kā jums patīk Villas stāsts? Bet tas ir Villas stāsts. Mūsu ģimenes stāsts. Jomajo. Oi, kas te krītā? Labi, tik tālu esam tikuši. Jāskars taisīt arī manikīru, viņam būtu tā bitne. Ja tev būtu tā kā man negata, būtu žēl ar šo visu nodarboties. Visu notērētā nauda miskastē. Jā, viens vēl neiet ārā, tas sūds. Es domāju, vieglāk vienkārši būs uzspridzināt to mašīnu. Žēls nenofilmē. Rekur ir tā poga, kas ir sabojājusies. Reku. Un pasties, kāda kārta te ir ar šitiem te ar smiltīm. Jā. Vai kā kerheri iztīrīt, ne? Jā. Lai vēl tur viss sasūbē vēl vairāk. Nu, tagad, principā, jānomaina tā poga un jāapstās, vai... Kaut kas mainīsies. Varšais kaut ko citu sačakarēs, mums ar lampas nestrādās. Labi, tu to pogu atradi, godīgi saki. Jā. Jā? Cik? Nebūs jāmeklē un jāklausās. Man izskatās, ka tā poga, ko mēs nopirkām, ir cita.
Ei, Tudi, nopietni. Ko tu stāsti? Pagaid, ko es pateikšu. Varbūt arī ir īstā. Tev pirksti. Tā mehānisma. Tik skaisti. What the fuck? Kas? Reāli, man liekas, ka tā ir cita. Ko tu stāsti? Не родись, блин. Kādā sakarā? Prikiņ, cita poga. Blīn, viņi tā kā arī ne 5 eiro maksāja. Izjauc Opel pa vēl. Nevar ielikt mazāku? Blīn, kādā sakarā? Viņš izlēc tikko no mašīnas. Vispār nafigas ielīņš šeit. Kādā sakarā pēc koda, mašīnas koda, man atnāk nepareiz poga? Tāpēc, ka viņu kāds jau mainīs. Tas tev tā uz loģiku, es domāju, ejot. Tā mašīnā bija konektors, kas ir made in China, un Oskars nopirka konektoru made in nezinu kur. Nu, nezinu, kāds Made in eBay. Made in eBay. Bet pavisam citi. Jā. Nu jā, tā taisnība. Neko tur nevar līdzēt darīt. Parādi. Nu jā, redzi, viņam iekšā ir kaut kas noticis. Tāpēc, ka visu laiku ir mitrums un netīrība. Pasties, viss aizauga. Ja viņi iztīra? Nu, es nezinu, taču kāds darbojās. Es neko no tā nesaprotu. Tu tagad teorijā vari viņu izņemt ārā? Viņš kaut kādu funkciju vispār pilda? Vienīgais tas konektors var aizkakāties ciet. Vaļā viss būs. Šlidos iekšā viss ūdens. Nu jā, tas arī nedara, vai ne? Nezinu, ko. Es vispār nezinu, ko tagad darīt. Nu jā, šitas bija ļoti neparedzams pagrieziens. Tā kā detektīvu filmās. Nu, ja pārāk sarežģīti, labāk nelienat. Sūda brāls. Galvenais tik daudz jānojauc, lai tiktu klāt pie šādas sūda. Bet pagaidi, mēs varbūt uzreiz arī varam atrisināt mana gabarīta problēmas. Kā mēs varam satrisināt, ja tev sadrupus detaļi iekrit? Nu, numurzīmes apgaismojums, tad bija domāts. Jā, nu mums ar viens tas apgaismojums, viņš tik stiprs, kad viņš šitīgi apgaismo, bet nu jābūt jau abās pusēs, nevar jau šā. Es domāju, ka tas kaut kāds bloks bija. Mini. Es nezinu, ko darīt. Es atkāpjos no amata. Šitā izdara, es atkāpjos. Otram gabalīt lukturim viņš ir vesels. Nu, ja tu varētu kaut ko izlasīt, kas tas vispār pa detaļi? Kaut kāds, nezinu. Un šitāds te man ir jānopērk un rekur ir tie 2 vārdi. Redzējāt, kā tikko smilts kāds? Viņš visdrīzāk, zini, kā tirgojās rekur atsevišķi. Viņš to ņem ārā. Te bļāviens plūdmala veseli ir iekšā ar smiltīm. Ui. Nevajag tagad, vai nerauj neko? Nu nevajag. Nemāci man. Nu nevajag, ja viņš tā netirgojās. Tirgojās. Kā tu to var zināt? Rekur. Šītāda detaļa. Es domāju, ka kopā ar šito detaļu ir vienkārši vienā vadā. Jā. Un šitādi mums jāatrod, tikai es nezinu, ne nosaukumu, neko. Tik iebrauks pie tā tur un tad tur, tas tur un tā tur. Vai arī uzrakstīs Kaut kāds bloks gan jau tas ir priekš. Vai arī tev uzrakstīs komentārā kāds, ko darīt, un mēs jau būsim to atrisinājuši, un mēs būtu šim atrisinājuši ar kaut kādu super sarežģītu ceļu, un kamēr uzzinājuši, kas tāds ir, un ko vispār ar to darīt. Labi, ejams, bišķiņ jāpadomā par šo situāciju. Tā, nu, sanāca tā, ka mēs iegājām tanī Amazonā, eBayā, tad jūs domājat, es zinu, tās mājaslapas. Viņš pasūtīja gan to detaļu, kas ir uz
gabarītu, 2 blokus. Un viņš pasūtīja to tur priekšā bagažnieku. Bija sanāk 2 veidi. Un, protams, ka mēs nopirkām nepareizo veidu. Un tad mēs šeit uz Rīgu brauksim. Mums vienkārši ļoti daudz ir jāpastrādā BMW. Un tāpēc mēs brauksim ar Kreisleru šodien mājās. Un ko es jums varu pateikt saistībā ar Kreisleru? Nu, neko, Nefilmē viņu. Nu, viss, tēt, mēs Opeli noliksim te, apsiksim ar plēvi, tā kā kaut vecas pamest mašīnu. Pateic, ka mēs eBayā pasūtījām visu? Nu jā, Oskars teica, ka viss ir pareizi. Es pasūtīju eBayā pareizo to pogu un pasūtīju ar visām numurzīmju apgaismojuma komplektā ar tiem blokiem. Jā. Tas katrai tai numurzīmju apgaismojumam, tas kastīt maziņā, tas kaut kāds blociņš ir, nu tā kā. Jā, es domāju, ka vajadzētu šmeltru nopļaut. Es aiziešu pakaļ. Drīkst? Priekš, kā mēs šapļāvu apkārt? Kas zem mašīnas notiek, tas ne zem mašīnas notiek. Tas nav svarīgi, ja? Nu jā, un tad sanāk, kad, ja man būs jābrauc nākamnedēļ uz kaut kādu tikšanos centra vidū, tad visticamāk es braukšu ar autobusu. Tā kā nākamnedēļ tiekamies visi troļļukā un autobusā. Tāpēc, kad es, ar Oskaru mašīnu, es noteikti godīgi. Man jāpabrauk kā kaut kādu pusstundu, lai es tā kā vairākas reizes, vairākās lokācijās ir jāpieparkojās, lai es varētu. Jāatstāja Opels šeit. Galvas no vātro, kaut kāds koks nenokrīt. Es vēl joprojām neesmu izlēmis, vai šogad apdrošināt ar kasko vai nē. Man jau ir atsūtīts piedāvājums, nevar izdomāt. Visu pagājušo gadu mēs maksājām kasko. Es nevaru izdomāt par šogad. Jūs maksājat par kasko? Oskars man pateica, viņš vispār nekad nevienai mašīnai nav pircis kasko. Bez mazliet kādi jēga. Kā jūs? Nav jau jaunākais Porsche, ne? Labi, Kreislerīts kaut 2-3 nedēļiņas stāvējis. Ko raut? Jā, viņam tie diski oksidējās, re, kur iepa tukši vien. Nu, viņš pa 3 nedēļām izlaiž, ar kompresoru izpūtīsim. Tās mašīnas ir viens problēmas, no? Labi, es ar Motoroleru tad brauku. Reiku pārmetāmies no autoservisu uz dārzdarbiem. Reikus nozāģēja augstajām dobēm augšas. Mums izveidojās 2 ekstra dobes. Nu, teikšu godīgi, no mums dārznieki nekādi vēl pagaidām. Nekas mums tāds baigi dišs šogad neizauga. Bet mēs tagad sāksim domāt gudrāk. Mēs nākamgad, šogad, kā mēs tur savācām konsultācijas, oktobra beigās mēs gribam savus ķiplokus izaudzēt. Un oktobra beigās mums teica, ka jāstāda. Mums rekomendē tā, jāaudzē tas, kas dārgi maksā. Nu jā, tur kaut kādus, nezinu, nevajag audzēt to, kas ļoti pieejams, kā sakās. Piemēram, ķiplociņi un vēl savējie, tos jau, zinu, kā uzšķišķi. Un tad mēs vēl izdomājām, ka mums te viss mirst nosdaļ tā, ka šogad saules nav, kas šobrīd tomēr spīd neskapēc. Mēs raksim ārā visas kartupeļas vienalga. Maziņi, lieli, visas viņas izraksim un Rīgā ēdīsim nost. Un šito visu kaudzīt, kas te ir, mēs izlīdzināsim, jo mēs principā atklātā laukā vairāk neko neaudzēsim. Mums augs viss vai nu kastēs, vai nu mums sanāks noķert kaut kādu super izdevīgu piedāvājumu, un mēs rudenī nopirksim siltumnīcu, ko es plānoju šī stūrītī likt. 3x4 metri, standarti tās tur. Ja veikali rīkos noliktavu izpārdošanas, tad mēs nopirksim. Ja nē, tad nezinu. Pareizi? Vienkārši mašīnas brāviens. Tas arī kaut kāds vāks uzturēt tās mašīnas. Kam tas viss ir vajadzīgs brāviens? Šīrā ir tēma, motorolers. Un vispār tā sajūta, ka rudens nāk, tā atņem visu garstāvokli, enerģiju un vispārējo. Es pat neesmu uzlicis uz bluķiem šo te villiņu. Pat terasa tā arī nav uzzīmēta, sāk domāt, materiāli skaitīt. Neko negribas vairs darīt. Viss. Es padodos, kā sakās. Un vispār mēs sākam domāt,
Nu, tas ir kaut kāds crazy. Reāli celt māju, bet atkal, lai sākt celt māju, nu, tur tās finansiālais ieguldījums diezgan nopietns ir. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs izdomājam sākt celt māju, tad nav jēga tagad celt to terasi, pielāgot šitam te kemperim. Tur būs stūbi pēc tam māju celt. Bet, ja mēs kaut kādā veidā tomēr nonākam, ka mēs sākam celt, mums viss ir ļoti super. Šito trailerīt atkal kaut kur maliņā, viņā var dzīvot, kā mēs tagad dzīvojam, un paralēli vienkārši būvēt māju. Un tas būtu saturs nākamajai sezonai, ne? Piekrītat? Bet tad es nezinu, tad reāli, lai sākt Nu jā, mēs bijām ciemos, kur arī bija tāda moduļa tipa mājiņa, mums likās priekš vasarnīcas super, pie tam viņam bija siltinājums 20 cm grīdā, sienās un griestos. Un, nu labprāt būvēt, bet es nezinu, nu godīgi teiksim, nu finansiāli mēs neesam gatavi uzcelt līdz atslēgai šobrīd māju. Jā, mēs varētu vēl kaut kādīgi dabūt, nu es nezinu. Nu ja mums kāds piešķirt kādu atlaidi visādiem materiāliem, jā, pret kaut kādām reklāmām integrējamies te YouTube, tad mēs varbūt varētu mēģināt izvilkt. Pavelt mums arī neko nevajag loģiski, jo liels darbs būs no manas puses būvēt, te es varu piesaistīt elektriķus, santehniķus pats, citus cilvēkus, nu, bet materiāla ziņā es zinu, ka tas būs nereāli liels izmaksas. Jau parasts šķūni, kurš īstenībā nekas tur nav, nu, labi, bet viņā nekas nav, ne elektroinstalācija, ne siltinājuma, ne santehnikas, nekas tur nav. Tāpēc viņš tā nemaksā. Ja tu cels māju, tur tomēr viss ir pareizi tehnoloģiski jāceļ. Tur jumtā plēvi neielikt, te nekur nedrīkst izlaist nevienu membrānu, nevienu plēvi vai kas tur, kā viņas tur saucas. Tur viss būs jāceļ pareizi. Tad ir pamati vēl jādomā. Pamatus. Nu, mēs tā kā sliecamies uz skrūpāļiem. Nu, tā ir vasaras māja, bet, nu, protams, viņas siltināt, lai arī ziemā var viņā atbraukt. Skrūpāļi. Par skrūpāļiem man nulle saprašanas, cik tas maksā, cik viņus vajag. Visdrīzāk vajag kaut kādu projektiņu arī tai mājai, lai to... Nē, nu nevis visdrīzāk, viņu toči nevajag, lai var izreikināt materiālus. Nu, skatīsimies, domās. Zini, kas ir pats smieklīgākais? Kad pie mums atbrauc tādi seni pazīstamie, viņi tādi, kas jūs Rīgā vairāk nedzīvojat, jūs šeit dzīvojat? Tas ir tipi, mēs pat ziemā, pat trailerās dzīvojam, mūsu pazīstamie tā domā. Ja domājat, kā viņi savā prātā sanāk, viņi pazīst mūs tā, ka mēs esam kaut kādu bišķiņu pasist. Nu jā, nu tipa ziemā šitā var dzīvot. Nē, mēs ziemā šeit pagaidām nevaram dzīvot. Mums te nav ne dziļurbumu, ūdens ziemā šeit nav, viņš ir tas kopējais, kuru atslēdz uz ziemu. Rekur, ja kādam jautājums, kā veidojās ūsas, jā? Rekur veidojās ūsas un šinīs vietiņā. Tā iespried, pēc tam reāli jauns stādiņš uz nākamo gadu ir. Jā, es neko no tā nesaprotu. Paldies par informāciju. Es tā pieļauju šitā sērija, kad iznāks, Opels vēl nebūs salabots, bet tagad ir jāgaida piegādi no eBay. Un nākamajā sērijā būs jāliek kopā visu, ko es tur izjaucu. Jāstās, sanāks man salabot vai nē? Nu, tas ir normāli. Lietas šoreiz jau kaut kādu 5. reizi pa dienu. Es nezinu, sviests. Es dzīvoju patstāvīgā rudenī. Man tāda sajūta, man jau apmetis šitais. Es uz teicu, ka saule tikai bija uz īsu brīdi. Jā, un tas tādējumā ilūzijā cilvēks dzīvo. Te es izdomāju no atlikumiem uztaisīšu tikmēr plauktiņu. Nu jā, ka tu tur iešķakoties. Kā vienmēr no atgriezumiem. Kur es tos visus tomātus, kuri nu bija dzīve, kaut cik nolasīju. Mums visi viņas, nu, visi tie stādi sāk reāli mirt, viņi vienkārši mirst nost un pūst. Un viņi pat zaļi jau daudzi sāk pūst. Kur es taisu rāmīti no depo. Tiem... atgriezumiem. No. Man vajag, lai tu turi. Truškam. No. Šķībais mēbeļnieks. No ko, nu kā ir, tā ir.
Galvenais, ka viss, kas ir pagaidu, parasti ir ļoti. Viss, kas ir pagaidu. Nu jā, bet galvenais, ka konstrukcija te ir izturīga, nu. Viss super, pasties, ideāli. Nu tā mēs te pa bišķiņam kaut ko taisam, saprot. Un reku, es dabūju pēc garantijas savu multi-instrumentu apakaļ, pilnīgi jaunu. No stāsti. Jūs zināt, tēti savainoja savu pirkstiņu ar skrūvi. Paldies, ka tu pateici visiem. Tētā, jūs vakar taisījāt tā kremusturu un uztaisījāt jaunu maiņu. Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kā man patīk, ka lietus ārā līst un mēs villas stāstu filmējam un laime un mīlestībā. Nedrīkstēja viņu turēt ūdenī. Kā itāji? Mēģināsim ar šito lāpstu. Ar dakšu. Tātad novāksim kartupeļus, tāpēc, ka vasaras nav. Reku, viss tās lapas. Viņa tāpat mirst. Viss tās lapas, reku, pasties. Nu, nav labi. Viss mums ir atsprādzis, kā sagās. Noraksim kartupeļus, un pēc tam pastīsimies, cik tu mums liela raža ir. Pasties, cik mums būs uz septembra zemenes. Zemenes mums būs visu zinību dienā, ēdīsim zemenes. Davai. Rokam? Nu, roc. Davai. Tātad metode. Ja jums nav dakša, bet ir nolausta dakša, tad daram šādi. Un šitā. Jā? Bies viņš man pateicis, es Oi, paņemu. bļūns, viņš šeit nopūs pat kāds. Es saku, Es tev saku, pat dārznieki no mums tā kā no tevīm kaut kāds ideāls. Ui, pasties, kādi kartupeļi. Oi! Askar, man kauns to filmēt. Viņš nefilmējam? Nē, es domāju, nevajag. Labi, te beidz filmēt. Gada dārznieki 2025. Novāc kartupeļu ražu. No ko? Kā mākam, tā audzējam. Bet mums vēl bija rezervas variants. Spaiņos. Reku. Pagaidi, reku spaiņi stāv, jā? Tanījos spaiņos mums arī bija kartupeļu dārs. Nu, pagaidi. Oi, būs nevar noturēt, pagaidi. Pagaidi, es vēl divas. Es vienā rokā uz viena pirksta turu 25. gada kartupeļu ražu. Reik bišķiņi izlīdzināja kartupeļu vagas. Tur vienalga viss pretīgs bija slapšs apkārt, nebija zāles baigi. Nu, viss, nu, tagad jāgaida nākamo gadu, kad varēs kaut ko stādīt. Oi! Nē, tiešām dārznieki mēs esam vienkārši ideāli. Nu, tālūk, draugi. Nezinu, ko mēs te vēl varam filmēt šogad. Par to terasi. Labi, tur vēl nākamajā sērijā izdomās. Vēl jāsagaida opeļu detaļas. Jāsalabo līdz galam, tas tāds stāv tā kā kaut kāds arī. Un tagad mēs atkal aizlaidīsim uz Rīgu pauzē. No Vīlas pauzē. Jāsakārto visādas lietas, protams, kā vienmēr. Jāiziet, jāparāda, rek, mēs jau te novācām bišķiņu visādas. Te tak viss bija. Nu, mēs tādu šodien arī kārtošanas darbi. Rek, tad tos plaukts kā izstās jau, redzi? Uzreiz piekrāmēts kaķītis, te viss tā kā mājās, tā kā ģimenē, ja? O, kur tu ēdi? To veco visu, kaut neēdi. Labi, draugi, paldies par laikiem. Memberiem, protams, kas atbalsta saturu. Ēdīsim burkāniņus un gaidīsim nākamo sēriju. Ja? Davai, čau, tiekās!